stāsti Latvijai. Esiet sveicināti visā Latvijā! Prieks ar jums atkal tikties, lai izstāstītu jums daudz interesants notikumus. Skatāmies! Stāsti Latvijai. Ja būvē vai remontē, meklē ABC LV. Ja ir jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Stāsti Latvijai. Vēl nesen notika lielākā izstāde Baltijā Rīga Food. Ieskatīsimies šajā gardēžu pasaulē arī mēs. Izstādē nobaudījām Pūres jaunos produktus, kā arī nogaršojām kafijas namiņa gardo kafiju un atklājām jaunu uzņēmumu Kanepeks, kas Latvijā vienīgie piedāvā bioloģisko rapšu eļļu. Stāsti Latvijai. Zīmols Pūre Latvijā ir pazīstams jau kopš 1994. gada. Esam uzņēmums, kas piedāvā gardus, kā mājās gatavotus ievārījumus, smēriņus, dažādas mērces, kečupus, majonēzi. Pūres sortimentā ir gandrīz 100 dažādi produkti, tā skaitā 16 dažādas ievārījumu garšas. Pūre katru gadu cenšas savus patērētājus palutināt ar jaunumiem. Arī šogad. Viens no jaunumiem ir Pūres ābolu brūkleņu smēriņš. Vai zināja, ka smēriņā ir gandrīz 80% augļu? Ja ievārījumā augļu un cukura attiecība ir 50:50, tad smēriņā ir 77,7% augļu nomu. Mazāk cukura, vairāk augļu, veselīgāks produkts. Ar Pūres čatnijiem iepazīstinājām jau pagājušajā gadā. Taču tikai šajā vasarā tie nonāca līdz veikalu plauktiem. Čatnijas – pikantā mērce, kas apvieno asumu, skābumu, saldumu vienā burvīgā garšas buķetē. Brūkleņu čatnijas ir gatavots no svaigi skābenām aromātiskām brūklenēm, bet pīlāģu čatnijas no sulīgiem pīlāģiem bez pievienota cukura. Rūgtena salds ar pikantu pieskārienu ideāli piemērots tiem, kas novērtē izsmalcinātas un neparastas garšas. Izbaudiet kopā ar gaļu, zivīm, dārzeņiem un sieru. Vēl viens no jaunumiem, ko šogad piedāvājam Pūres patērētājiem, ir 3 veidu asās mērces – jalapeņo, čipotle un habanero mērces. Uz katras mērcītes iepakojumu atradīsiet uguntiņas – 1, 2 vai 3. Tās norāda asumu. Aicinām nobaudīt gan Pūres jau iemīļotos, gan arī jaunos produktus. Pūre palutina sevi un citu. Stāsti Latvijai. No svaigi grauzdētas kafijas pupiņas līdz tasītī vienas solītes. Mēs esam kafijas namiņš. Svaigi grauzdētas kafijas ražotājs Latvijā. Nodarbojamies ar specialty kafijas pupiņas grauzdēšanu, izplatīšanu, pārdošanu. Arī mums ir sava neliela kafejnīca, coffee shop. Un tajā mēs piedāvājam gan mūsu pupiņas, gan garšīgas kafijas dzērienus, gan mūsu pašu gatavotas pukas. Un virtuāli daži cilvēki viņu sauc par leģendāriem. Kafijas ražošanu mūsu ģimene uzsaka mans tēvs. Viņš nodeva man savus zināšanas un noslēpumus par kafijas ražošanu. Mēs piedāvājam svaigi grauzdētas specialty kafijas pupiņas no visām pasaules malām, gan no Centrālas un Dienvidamerikas, no Azijas, no Afrikas un no Indijas. Kafijas pupiņas mēs saņemam patieši no plantācijiem, no audzētājiem. Un tās deva mums iespēju izvēlēties kvalitatīvas un garšīgas kafijas pupiņas mūsu ražošanai. Izstāde pirmo reizi piedāvāja mūsu jauno produktu – kafijas maisījumu Classic, kura sastāv no Brazīlijas, Indonēzijas, Javas un Salvadoras kafijas pupiņām. Svaigi grauzdēta malta kafija ar patīkamu garšu un aromātu. Piemērota gan ikdienas rīta kafijas tāsī, gan mirkliem, kad nepieciešams enerģijas uzmundrinājums. Gerda ienāca mūsu dzīve nemanot un kļuva par mūsu kafijas talismānu. Viņai kažoks ir brūns kā mokačīno,
melns kā melna kafija un balts kā piena putiņas. Vēlos jūs uzaicināt mūsu kafejnīcu Kafijas namiņš, kur atrodas Brīvības un Krišana Bārona ielas krustojumā. Tur jūs varat nobaudīt visdažādākās kafijas dzērienus, arī mūsu garšīgas kūkas un tortes un legendāros virtuļus. Izstāsti Latvijai! Atklājiet Kanepeks bioloģisko produkciju, kas uzlabo dzīves kvalitāti un veselību. Lādzers Grauds ir kooperatīvs, kas atrodas lokāli Kurzemē, Talsu novadā, bet pie mums ved bioloģiskās kaņepes no visas Latvijas. Tad arī aicinām citus zemniekus apsvērt domu par kaņepju audzēšanu, tāpēc, ka tas ir ideāls augs pirms citu kultūru audzēšanas. Kaņepes ideāli irdina augstni, sagatavojot augstni pirms kviešiem vai rapsi. Kā arī Lādzers Grauds konsultē citus zemniekus, kā audzēt, kā viņus kult, un kā arī mēs piedāvājam tīrīšanas, žāvēšanas pakalpojumus, palīdzam eksportēt kaņepes uz citām valstīm, kā piemēram Vācija un Nīderlande. Kanepeks ražo kaņepju sēklas, lobītas kaņepju sēklas, kaņepju eļļu, mārdaģeļu, rapšeļu. Visas mūsu eļļas ir augsti spiestas un nerafinētas. Netiek pievienoti tādi naftas produkti, netiek karsēti. Līdz ar to mūsu eļļas nezaudē uzturvērtību un vitamīnus, kā arī minerālvielas. Galvenokārt kaņepe ir bagāta ar omega-3, omega-6 un omega-9 augstskābēm. Bagāta ar vitamīniem B1, B2, B6, B12, E vitamīnu. Ar daudz dažādām minerālvielām, dzelzi, fosforu, kāliju, magnīzu. Līdz ar to, domājot par savu veselību, kaņepju produkti palīdz sirdsdarbībai, asinsvadiem, mazina trombu veidošanos un vispārējai labsajūtai. Bioloģiskā rapšu eļļa netiek miglota un netiek traumētas bites. Iespējams, mūsu rapšu eļļa ir vienīgā bioloģiskā rapšu eļļa Latvijā. Visu mūsu produkciju jūs varat iegādāties veikalu tīklā Latvijas Pērles, veikalu tīklā Daba Daba, kā arī mūsu internetu veikalā Kanepeks LV. Izvēlieties Kanepeks, lai atbalstītu vietējos lauksaimniekus. Izstāsti Latvijai! Ar lepnumu varam teikt, ka Latvija ir daļa no iniciatīvas par 3 miljardiem koku vairāk. Arī mēs, Izstāst Latvijai komanda, kopā ar aktieru Aināru Rančevski iestādījām koku par skaistāku un zaļāku Latviju. Vai esi kādreiz domājis, kas paliks pēc tevis uz šīs planētas? Eiropas Savienība aicina uz mazu, bet ļoti nozīmīgu soli – iestādi koku. Ar lepnumu jāsaka, Latvija šobrīd ir iesaistījusies un ir daļa no iniciatīvas par 3 miljardiem koku vairāk. Šī iniciatīva nozīmē to, ka Eiropas Savienībā visās dalību valstīs līdz 2030. gadam ir jāiestāda 3 miljārdi papildus koki. Kokiem ir nozīmīgs ieguldījums attiecībā uz gaisa attīrīšanu. Koki mazina klimata izmaiņas, piemēram, pilsētās samazinot gaisa temperatūru, kas ir karstās dienās, kā arī tā ir brīnišķīga mājvieta augiem un dzīvniekiem. Vienlaikus padarot apkārtējo vidi arī pateikamāku un daudz veselīgāku. Šīs iniciatīvas ietvaros kokus mēs stādām ārpus meža platībām. Veidojot zaļās zonas pilsētās, veidojot parkus, stādot kokus pie izglītības iestādēm, biroja kvartālos, gar ceļiem un tam līdzīgi. Vai arī veidojot jaunas meža platības uz teritorijām, kas ir neapsaimniekotas vai degradētās teritorijas. Tiek ieskaitīti koki, kur ir iestādīti pēc 2020. gada 20. māja, un tādas platības, kurās kokus drīkst stādīt, tās nav platības, kas ir kā jūtīgie biotopi, kā piemēram Mitrāji vai Natura 2000 teritorijas, kuras koku stādīšana nav vēlama. Koku stādīšanu var veikt ik viens interesants. Tās var būt gan pašvaldības, gan
izglītības iestādes, gan uzņēmumu darbinieki, gan arī ģimenes, zemes īpašnieki, meža īpašnieki. Katrs iestādītais koks ir svarīgs. Kaut vai tas ir viens koks, ko jūs iestādat savā dārzā pagalmā, vai arī tie var būt vairāk simti koki, kas tiks iestādīti, izveidojot jaunas meža teritorijas. Protams, svarīgi ir koku iestādīt, bet tikpat svarīgi ir tālāk koku arī kopt, lai tas aug un kuplo. Par Latviju, par Eiropu, par 3 miljardiem koku vairāk. Kad koks ir iestādīts, reģistrē to Map My Tree. Platforma ir vienkārši lietojama, atzīmē atrašanās vietu, pievieno nepieciešamo informāciju un skatāmies kopā, kā aug Eiropas mežs. Katrs iestādītais koks ir daļa no lielas un iedvesmojošas kustības. Tā ir Eiropas Savienības iniciatīva līdz 2030. gadam papildu iestādīt 3 miljardus kokus visā Eiropā. Latvijā koku stādīšana nav vienkārši vides akcija vai vides iniciatīva. Tas ir kas vairāk, tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Latvijas iedzīvotāji jau ļoti sen stāda kokus, bet mēs šīs iniciatīvas ietvaros aicinām ne tikai turpināt stādīt, bet arī reģistrēt šos kokus iniciatīvā. Reģistrēt tāpēc, pirmkārt, lai mēs paši redzētu, cik tad kokus mēs iestādām ārpus meža zemēm, un arī tāpēc, lai varbūt parādītu Eiropai, cik daudz mūsu mazā Latvija spēj paveikt. Šogad, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam, mēs veidojam projektu mājaslapu latviešu valodā, tāpat arī piesaistam sadarbības partnerus, meklējam papildus finansēšanas iespējas. Būtībā šogad mēs strādājam pie tā, lai Latvijas iedzīvotāji uzzinātu par šo iniciatīvu un nebaidītos reģistrēt arī savus stādītos kokus. Veicināsim kopā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni. Aicinām arī tevi pievienoties šai iniciatīvai. Padari Eiropu un Latviju zaļāku. Nākotne sākas ar vienu koku. Un tas var būt tieši tavs. Izstāsti Latvijai. Kad tu pēdējo reizi biji uz veselības pārbaudēm? Varbūt šajā dzīves skrējienā apstājies un pieraksties pie ārsta. Vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks. Šo sezonu atkal tiekamies, lai runātu, kas jauns ginekoloģijas klīnikās. Uz šodienu veras vaļā jaunas ginekoloģijas klīnikas viena pēc otras un tiek piedāvāt daudz jaunu pakalpojumu. Kā neapjukt lielā pakalpojumu klāstā un kādu ginekologu izvēlēties? Balstoties uz šo savu pieredzi, kas ir izveidojusies vairāk kā 10 gadu garumā, strādājot ar šīm tehnoloģijām, man ir tā iespēja izvēlēties katrai pacientei individuālu pieeju. Bieži vien ar lāzeru procedūru vien nepietiek. Ir nepieciešams noteikti tātad šī fizioterapeita konsultācija un fizioterapeita ieteikumi un vingrinājumi. Bieži vien ir nepieciešams arī papildus veikt arī kādas injekcijas, teiksim, vai tā būtu plazma, vai tad būtu dažādi veidi hialūronskābes pildvielas injekcijas, vai pat arī mezoterapija intīmajā zonā. Bieži vien pacientei ir nepieciešama medikamentoza terapija, un, protams, viņai var būt dažkārt nepieciešama un ļoti bieži nepieciešama arī urologu konsultācija, jo ne visām pacientiem lāzeru procedūra palīdzēs. Apkopojot pēdējo gadu procedūru rezultātus, mēs varam teikt, ka pacientu apmierinātība ir ļoti augsta. Pacients atzīmē urīna nesturēšanas mazināšanos, maksas tvirtuma atjaunošanos. Tāpēc, mīļās dāmas, es jums iesaku nesadzīvot ar šo problēmu. Nāciet uz konsultāciju, noteikti atradīsim tieši jums piemērotāko risinājumu. Cik iedarbīgas ir lāzeru procedūras un kādi ir pozitīvie rezultāti, atbildes atradīsim Dinsbergas klīnikā. Katra sieviete ir īpaša, tāpēc pieeja urīna nesaturēšanas un maksas atslābuma ārstēšanai ir individuāla. Nevienmēr lāzeru procedūra kā vienīgais terapijas veids sniedz mums vēlamo rezultātu. Tāpēc mums ir izveidota multidisciplināra komanda, ginekologi, endokrinologi, uztura speciālisti, kas izstrādājuši kompleksu pieeju urīna nesaturēšanas, maksas atslābuma un arī liekā svara problēmām.
Mums kā ginekologiem ir priekšrocība saskatīt tieši sievietes sievišķo ginekoloģisko pusi, veikt ultrasonogrāfijas izmeklēšanas, lai novērtētu dzemdes, endometriju, olnīcu stāvokli, lai novērtētu preparātu indikācijas, kontraindikācijas, ko mēs varētu pievienot maksts atslābuma, urīna nesaturēšanas, lāzerterapijai, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Mīļās dāmas, nekas vairs nav neiespējams. Lai jūsu veselība, komforts, labsajūta ir pirmajā vietā. Izstāstī Latvijai. Labdien! Mans vārds ir Vladimirs Keidāns, esmu klīniskais farmaceits, un šodien mēs pievērsimies kolagēnam. Kas vispār tāds ir kolagēns? Kolagēns ir, kā no grieķu valodas, kola ir līme, līdz ar to tā ir viela, kas saista mūsu organismu. Kolagēns ir sastopams locītavās, cīpslās, ādā, kaulos, nagos, matos. Attiecīgi, kolagēns mūsu organisms izstrādā pats, bet sākot ar 30 gadu vecumu, tas daudzums, ko organisms izstrādā, tiek samazināts, un tuvojoties jau seniora vecumam vai pat ātrāk, organisms pats kolagēnu vispār neizstrādā. Un vissvarīgākie kolagēna tipi, kas ir sastopami mūsu organismā, tie ir 1., 2., 3. un natīvais jeb denaturētais kolagēns. Izvēloties kolagēnu, ir jāskatās ne tikai cik daudz kolagēna ir iepakojumi, bet arī kas ir pievienots klāt. Svarīgi, lai kolagēnam būtu klāt C vitamīns, jo C vitamīns palīdz uzsūkties kolagēnam. Hialuronskābe ne tikai, kā mēs zinām, uztur mitrumu, tā kā ādā padara to tvirtāku, bet arī viņš palīdz veidot kolagēnu. Arī svarīgi ir, lai būtu klāt bromelaīns, jo tas ir ferments, kas palīdz sašķaidīt un uzsūkt to kolagēnu. Kam ir jālieta kolagēnu? Kolagēnu ir jālieta sportistiem. Jā, mēs runājam par to, ka kolagēns līdz 25-30 gadam pietiekoši izstrādā pats par sevi, bet sportistiem ir lielāka kolagēna patēriņš. Līdz ar to, lai tomēr tas locītavs un muskuļaudi atjaunotos pēc slodzēm, tad sportisti ir tie, kam kolagēns ir īpaši piemērots. Arī, protams, senioriem ar visādu locītavu problēmām, ar visiem kustību ierobežojumiem, arī pēcoperācijas periodā pie apdegumiem un vispār citām ādas problēmām, arī brūcēm. Lietot kolagēnu, tas atzīšanas process ir daudz ātrāks. Un, protams, sievietes, lai būtu vēl skaistākas, lai āda, mati, nagi būtu vienmēr perfekti stāvoklī, jebkurā brīdī, jebkurā vecumā. Kādu kolagēnu ir jāizvēlas aptieku plauktos, interneta aptiekās, interneta veikalos? Galvenie principi ir tā, lai kolagēns būtu hidrolizēts. Tas nozīmē, ka viņš daudz labāk uzsūksies un nokļūs līdz tai vietai, kur viņam ir jāiedarbojās. Vislabāk uzsūcās lielopu kolagēns, jo tas kolagēns ir vistuvāk tam kolagēnam, kas ir mūsu organismā. Arī labāk lietot pulverveida kolagēnu, jo tad viņš ir, pulverveida kolagēns ir peptīdu formā, un viņš ir biopieejamāks mūsu organismam. Labāk, lai tas kolagēns būtu jau atsevišķi safasēts, sašetīties vai tāds paceņās, tā, lai atverot to burku, nesabojoties tas pārējais, jūs atverat sev vienu devu, šodien izdarat, un attiecīgi nākamajā dienā jūs atverat jaunu iepakojumu, nevis tur krājās skābelis, tas oksidējās un iet bojā.
Un es pētīju daudz kolagēnus, kas ir Latvijā pieejams tā kā aptiekās. Pēc šīm visam īpašībām, manuprāt, labākais būs tas kolagēns Dias Forte, jo tur 10 grami kolagēna, visu to, ko es nosaucu, gan bromelaīns, 1., 2., 3. tipa kolagēns, denaturētais un vēl daži vitamīni, un lietot viņu vajag labāk vakarā, pēc ēšanas jau paietu 2, 3, 4 stundas, atšķēdīt istabas temperatūru ūdenī, uzdzert un mierīgi iet gulēt. Izstāsti Latvijai! Mēs visi esam laimīgi, ka mēs varam svinēt mūsu mīļās Rīgas Stradiņa Universitātes 75. dzimšanas dienu. To ir paveikuši ļoti daudz dažādu cilvēku. Iedomāsimies 75 gadi. Kas šiem gadiem bija raksturīgs? Viennozīmīgi tā bija izaugsme, tā bija drosme, tā bija spēja uzrīkstēties. Manuprāt, visus šos cilvēkus vienoja atbildība. Atbildība par to, kas iznāks tālāk, kā augstskola attīstīsies. Un šodien mēs esam atvērta Eiropas Zinātnes universitāte. Mūs pazīst pasaulē, mūs pazīst Eiropā. Es no visas sirds izsaku paldies mums visiem par ieguldījumu Rīgas Stradiņa universitātes izaugsmē. Lai dzīvo Rīgas Stradiņa universitāte saules mūžu mūsu augstskolai. Jauku jums visiem šo brīnišķīgo dzimšanas dienas vakaru. Lai dzīvo! Izstāsti Latvijai! Paldies, ka noskatījāties raidījumu Izstāsti Latvijai. Piesakojieties mūsu sociālajiem tīkliem un tiekamies jau nākamajā reizē. Atā!